Vai ir kāds, kuram ir būtiski iebildumi, ka Latvija tiek jaunās zīmes pārvaldībai pieskaitīta? Ir, ja? Sēdi tur pusē. Es vienkārši, idejas pēc uzliktu tieši tādā pašā veidā, kā es izdalīju jums, teiksim, šo zodiaku pamatkārtu savu jaunu, kas notiek, ja uz ascendentu uzliek jaunu zīmi. Un saliek pa mājām pēc tam paskatās. Ja pirmā māja ir jaunavas zīme, tātad mēs sevi paši spaužam kā jaunavas. Otrajā mājā ir svaru zīme. Tā ir tādas, salīdzinoši, varbūt ne pārāk labi skaidrojama, bet būtiski varbūt tas, ka mūsu vērtība ir attiecības. Latvijai nepārtraukti ir jāveido attiecības ar citām valstīm. No tā mums nāk nauda. Mēs esam starpnieki, mēs esam vidutāji. Starp Latviju, starp Lietuvu un Igauniju, starp austrumiem un rietumiem, mēs esam visur pa vidu. Mēs mēģinam noturēt līdzsvaru ar savām naudām. Bet principā nauda mums, tā ir kardinālā stihija, viņa vairāk nav kā ir. Viņa kaut kur dodās visu laiku tā nauda. Kāpēc kardinālā nauda? Kardinālā... Vēsts, fiksētā. Fiksētajā ir, jā, bet svarīgi kardinālā zīme. Trešā māja – izglītība, transports, sakari, skorpions, krīzes izglītībā, nepārtraukti. Krīzes ar ceļiem, ar transportiem, ar mašīnām, mašīnas lūst, ceļi bojājās, regulāri, transporta sistēma, mums ir skorpioni, mums ir krīze šajā jomā. Mūžīgā. Mājās, ģimenē, strēlniečiskās izpausmes. Ģimenes mēdz strēlniekam, kas ir raksturīgs vēriens, kā mēs rīkojam mājas ballītes, kādas visādas, vēl es kaut ko ar vērienu. Mājas būvējam laukos īpaši kā jaunām zemēm ar vērienu. Lielāks, milzīgās. Dzīvokļi paši vienā galā. Otrā tur varbūt bērni atbrauks 300 kvadrātmetros. Varbūt, jā. Bet, principā, strēlnieks 4. mājā, tas ir arī ambīcijas. Tad mums vajag lielākus mājokļus, nekā mums vajag. Cilvēki, kam natālā strēlnieks 4. mājā, viņiem vajag 2 mājas. Vai vienu lielu. Ar mīlestību, ar došanu, mežādas. Mīlēt kaut kā tā. Ja ļoti vajag. Likumīgi. Ja ļoti vajag, tad likumīgi, jā, tā, diezgan ierobežoti. Mēs mīlam ar audzināšanu, mīlam ar ierobežošanu. Ļoti bieži vecāku mīlestību bērniem izpaužās ar ierobežošanu. Sastā māja ūdensvīrā. Arī tāds diezgan strīdīgs jautājums, vai tas tā varētu būt. Es vēlreiz, tas ir ekstrāls. Mēs mēdzam pret darbu izturēties brīvdomīgi, saviem darba pienākumiem. Diezgan bieži kolektīvos kādam kaut ko uztic darīt, jo viņš nevis dara to, kas viņam ir jādara, bet sāk filozofēt, ka varētu darīt tā. Un vispār man labāk liekas, ka vajag darīt šitā. Un nenormētie darba laiki mums ir ļoti cieņā. Tā ir, ka viens nekad par ko nevar novienoties. Arī jā, kad viss ir kaut kā tā diezgan brīvdomīgi. Toties, ūdensvīru laikmetā mēs esam ļoti labi ar informācijas tehnoloģijām, varam taisīt lielos gigantus un vēl visu kaut ko programmēt un darboties. Nav nekāda vaina patiesībā. Šitā māja māja attiecības ar atkarībām un atkarīgās attiecības. Kad mēs pieķeramies otrai pusē, mēģinām pat viņu citreiz noslīdzināt. Tad viņi sāk dzert ar sievi. Mēs viņiem bezgalīgi ticam, mēs par viņiem sapņojam. Jā, vienalga, visas zivskās lietas. Tās ir tās rozā brilles. Arī tas, ka mēs attiecības Latvijas tradīcijās attiecību kopšana nav. Mēs esam jaunās, mēs esam praktiskās zemes tauta. Mums ir ļoti gadsimtiem ilgi valdījušas uz praktiskiem apsvērumiem balstītas attiecības. Jāprecās ar saimnieku meitu, lai varētu savienot zemes. Jāprecās ar kur tā brālēna meitu, jo viņa būs laba saimniece.
Mīlestība, kāda mīlestība. Un tad dzīvo, kā dzīvo, kā proti. Attiecības nav būtiskas, attiecības tiek atstātas pašplūsmā. Mums tas viss ir tikai jāmācās. 8. māja. Krīzes, kredīti, seks. Visi, kā sākās kredīti došana, tā viss aizskrēja. Kā paudi. Man kā diezgan grāpīgi, patiesībā. 9. un attiecīgi līdz to arī 12. Kāpēc mums tik ļoti liekas svarīgi ārzemes un viņu viedoklis un viņu vērtības un cilvēks, kurš ir padzīvojis vai pastrādājis vai atbraucis no ārzemēm, uzreiz ir planīgojas autoritāte. Pirmā gadam 9. māja pati trigonā ar 6. un 1. Mums tā, daļa no mums, bet, ja 9. māja ir ārzemes, tad ārzemes ir vērtība. 9. māja ir vērsis. Un mēs skrājam, mēs no turienes arī valkam naudiņu. Īpaši tagad ar Eiropas fondiem. Dodiet mums no Padomju Savienības, no Eiropas Savienības, nav no kurienes, dodiet tik naudu. Padomju Savienība ir bišķiņ savādāk. No mums ņēma. Jā. Tie ir tā finansiāla aspektā, jā. 10. māja vīnī. Katrs vidējais latvietis strādā 2 darbos, vai strādā darbā un kultūrē. Māja Vēzis, kuriem ir pazīstama situācija, ka mēs savus draugus sākam uztvert kā bērnus, sākam viņus audzināt, sākam viņus mīlēt, barot, glābt no visādām ķibelēm. Jā. Burbuļa aizgājās. Un 12. lauvā. Mēs lepojamies ar savām ezotēriskajām lietām, mēs lepojamies ar savām ezotēriskajām saknēm, ar Dieva mīlestību, ar to, ka mums kā Dieva ausī dzīvojam no dabas izpausmu puses. Un mums ezotēriskā pasaule ir pilna ar personībām. Mums viss tur dalās par personībām. Ir šitā skola, tā skola, kas viss pēc personībām sadalās. Tā. Tas tā bija cīs iesacējums, jums, ko turpināt pārdomāt. Otrs, es gribēju dažas lietas vēl tad pateikt par to, ko mēs pirmīt runājām. Tā, par Irēnas jautājumu par hermafrodītu. Es atradu ātrumā, kad tas ir Hermējam Afrodītas dēls, bet ar viņa to abu dzimumu nav nemaz tik vienkārši. Viņš piedzima kā daišs, bezgalīgi burvīgs jauneklis. Un tad viņu iekāroja viena nimfa. Viņš no viņas atgaiņājās, viņa viņam sāka uzmākties. Un tik ļoti viņu gribēja, ka pieprasīja Zevam, lai viņš savieno vienā ķermenī. Tam puisam neviens neko neprasīja. Zevs paklausīja, savienoja viņas vienā ķermenī. Un tā viņa kļuva par hermafrodītu, bet piedzima viņš kā puisis. Tā. Tā. Nekad nav greizsirdīgi. Jā. Vēl viens par laikmatiem parunājot. Tā bija viena lieta, ko man par ko es biju domājis, tas stāstīt, tas bija aizmirsus, kamēr mēs runājam ar sabiedrību un atgādināja, ka, ja mēs dzīvojām zivju laikmatā, sekstils, tātad absolūti labais harmoniskais aspekts, zivīm ir ar mežāzi un ar vēsi. Tad zivs laikmetā ļoti labi jūtās likuma noteikumi un struktūras un robežas, viss tiek sadalīts un vērtību uzkrāšana, vērša zīme. Kvadrāts zivīm. Tātad ir ar strēlnieku un ar gvīņiem. Ar informāciju zivīm labāk, kad informācija ir slēpta.
slēpta, miglaina, nevis patiesa, kā to dara brīvis, viņš jau nodod tālāk, kā viņi ir. Top secret. Jā, slepenība kaut kāda mājieni, miglaini, slēpumi un strelnieks. Kvalitatīvas redzes loka paplašināšana, kvalitatīva tāda izglītība augstākā, kura ir vērsta uz paplašināšanu. Mums jau izglītība līdz šim lielākoties bijusi uz visu vienādu padarīšanu. Visiem māca vienu to pašu. Turklāt, kas latviešu skolās īpaši raksturīgi, mums mācīšanas metodika saistīta ar reprodukciju. Tev iemāc to atstāst, reprodukcija ir sievišķīgāk. Kā kolēģis vīrietis dara Latvijas skolos, ja no viņa tiek prasīts reprodukcijas. Trigons, protams, ir uz ūdens zīmēm, uz vēzi un uz skorpionu. Ļoti cieņā ir ģimene, tradīcijas, tas ģimeniskās lietas, kad tēvs, māte, viss pareizi, tur bērni, par kuriem rūpējās, kurus tur apkūško un apmīļo un kuri neiet projām. Jā, dzimtas ļoti svarīgas. Šī tāda, dzimtu turpināšanās vai tāda. Un skorpioniskums, vara. Tādām, mundānās astroloģijas izpratnē tā ir vara. Varas struktūras veidojās. Viņas caur šiem sekstiliem ar mežāzi strādā prieks. Mums ir valstis, mums ir robežas, mums ir varas, mums ir laicīgās un garīgās vēl pat varas, kas vispār ir drusku nonsens, garīgā vara. No astroloģiskā viedokļa to var paskatīties. Un opozīcijā ir, protams, jaunā. Kas no vienas puses opozīcija, opozīcija, kā jau es teicu, ļoti labs aspekts ir, uz kurien attīstīties. Uz pedagogiskumu, uz veselību, bet uz veselības tādām uz strādāšanos, uz plānošanu. Bet tas viss ir, uz kurien ir jāiet visam šiem 2 gadu tūkstošiem, mēram, kas bija sevis laikmetā. Un tagad uzzīmējam to bildi ūdensvīram. Sekstils ir uz strēlnieku, un sekstils ir uz alnu. Tad ūdensvīra laikmetā visorganiskāk jutīsies šitās 2 zīmes, visvieglāk. Viņām būs visvieglāk realizēt savas ambīcijas. Gan iniciatīvai, tātad zināmā mērā arī drusku stulbumam un tādai, auniskajai temperamentam, vienkārši pašaspausmei, gan arī tomēr strēlniekam, gudrībai, attīstībai, izaugsmei, komandam, darbošanās visādos projektos, darbošanās, kad mēs tur, attīstamies visi kopā, strādājam ar komandai. Vērsis, kas bija sekstilā, tagad nonāk kvadrātā. Un skorpions. Kvadrātā ir skorpions. Tad šitās 2 lietas - vērtību uzkrāšana un vara. Nīk droši gribāčka, ūdensvīrs. Viņš saka, nebūs te nekādas varas koncentrācijas, nebūs te nekādas īpašuma uzkrāšanas. Gandrīz kā komunismā, tur visiem pēc spējām, visiem pēc vajadzībām. Nevis, cik katrs ir savācis. Trigonā nonāk 2 no kvadrāta. Un trigonā nonāk svaru zīme. Brīva informācijas aprite, internets, tur katrs drīkst rakstīt tikai jebko. Tipiski dvīniskā izpausme. Es kaut ko domāju, es man var uzrakstīt, un tas aiziet internetā, tas aiziet ēterā, tas aiziet pasaulē. Vai to kāds lasa, tas, ka tie masavīgi, es esmu pateicis.
To jau diktē mežāžas vēža opozīcija. Valsts teica, ka mums vajadzīgs viens vīrietis un viena sieviete, un bērni viņiem, un ka viss ir kontrolējami un saprotami. Svaru zīmē attiecības ir citu līdzīgi. Tur brīvas, jā. Viņas ir plūstošas un ejošas. Viņas ir mainīgas, viņas ir ar nepieķeršanos. Viņas ir labas tikmēr, kamēr viņās ir ko darīt. Nu, protams, opozīcija, kur viņi jau. Lauviņa. Laikmets, kuram ir jāizaug līdz personībai. Mēs tam, ka visi ir personības. Vispirms sākam ar to, ka visi ir vienādi, un tad izaugam līdz tam, ka visi visus mīl un visi ir personības. Un mēs esam radoši un rodoši un mīloši. Tā kā šitās spēlītas zodiaka iekšpusē ar aspektiem, ar savstarpējām attiecībām, viņām spēlēties ilgi. Viņas ir ļoti neizsvaļāks informācijas avots. Kas notiek ar jaunākumu? Vēzi un šito... Viņš ir Klinkonsā. Jaunākumu. Jā, tieši par to ir runa. Kas notiks? Redzēsim, kas notiks. Apstākļi stiprāka situācija. Vēl jau, protams, ir arī pussekstils kā aspekts. Tas, tādā tik aktīvā un tik personību attīstību spējīgā laikmetā kā mūsējais, protams, arī ir vērā ņemams aspekts. Paskatieties pirms 200 gadiem, ko cilvēks varbūt varēs izdarīt tādu kārtu, kādas ir mums, kad viņiem jau bijis. Tikai ko viņi varēja iesākt. Pirms 400, pirms 500 gadiem, kādas viņiem ir iespēja savu kārtu izpaust un sasniegt kaut ko savā dzīvē, kādas ir mums. Astropsiholoģija jau vispār sākās tikai tajā brīdī, kad sākuma cilvēkiem parādīties iespēja izsākt un kaut ko darīt ar savu kārti. Līdz tam es piekrītu savu tēvs, jo tas, kurā ģimenē bija bērns piedzimis, tas noteiks to, kāds viņš būs, kas no viņa vispār sanāks. Šobrīd saule nav vairs tēvs, man liekas. Saule ir cilvēks pats. Tagad drusku palasīšu grāmatu. Cik liels ir aīts? Tas ir gan būtisks jautājums. Par to, ka tajā atrodas informācija par visu līdz šim dzīvojošo cilvēku dzīvēm, esam jau pieminējušies. Taču, kura olimpiskā dieva ietekmes zonā katrs no mums atrodas ikdienā un cik atrodamies tieši aītu zonā? Jautājumi var pārveidot arī šādi. Cik enerģijas patērējumi strādājot ar zaudējumiem, saprotot tos kā subjektīvas traumas. Ja sadalām visu emocionālo reakciju masu, pirmkārt, tajās, kas tūlītēji seko notikumiem mūsu objektīvās eksistences vidū, respektīvi ir notikums un veids reakcija. Otrais, tajās, kas mūs ilgstoši pavada kā senu ieguvumu pavadonis. Tad mēs priecājamies par to, ko esam minējuši komentārus. Un trešais, tajās, kas velkas līdzi kā bijušo zaudējumu sekas. Tad pēdējās atbilst aītam. Jo aīts jau nav kapsēta, kurā guļ mirušo ķermeņi, tas nav arī kolektors, kurā savākta mirušo objektīvā dzīves pieredze. Aīts ir tas, ko mēs izjūtam par saviem zaudējumiem. Dažos dzīves periodos zaudējumi ļoti daudz, pie kam tie nav tikai tuvi un mīļi cilvēki. Kā aplūkosim šīs grāmatas 8. nodaļā, vecumposms pēc zīmīgajiem 33 gadiem ir ļoti pilns ar zaudējumiem. Vispirms zūd jaunība, tad tēva un mātes loma. Daļa cilvēku pie iesloga aīdā uz atlikušo mūžu. Tad tādā nozīmē, ka viņi vairs nedzīvo objektīvu attiecību ārējā pasaulē, bet tikai subjektīvu attiecību sfērās, iekšēji maļoties pašiem ar sevi. Mēs varam sākt nojaust, cik milzīgs ir aīts, tomēr cik maz pazīstams. Jā, tā ir šī zeva brāļa īpatnība. Būt neredzamam, nedzirdamam, netaustamam, tikai sajūtamam. Bet vai šis tikai ir tikai? Man šķiet, dažos gadījumos aīts var būt lielāks nekā visu pārējo olimpiešu atbildības sfēras, ieskaitot zevu. Un arī aīts nereti parāda, ka viņš ir autonoms, un zevs nevar atcelt brāļu lēmumus arī tad, ja tie sagrauj zevu pārvaldības zonas. Aīts nāk pie mums ne tikai minēto jūtu veidā, arī sapņi, fantāzijas, vīzijas un asociācijas ir sakaru kanāli, pa kuriem mūsos ienāk aīts.
un paņem no mums tik, cik uzskata par vajadzīgu, vai cik viņam vajag iegrāmatot to, kā vairs nav, bet kas bija, un kas bija mums svarīgs, šķietami dažreiz vissvarīgākais. Šīs grāmatas, kurās mums tas ir ierakstīts, mums jācelā un jāmēģina izlasīt, ja gribam tikt augšā. Lai to prastu, jāmāk valoda, kurā tās sarakstītas. Ja Aīda valstīgi identificējama ar vietu, kur varonis pārdzīvo zaudējumu izraisīto atkarību, tad būtisks ir nevis moments, kā tajā nokļūstam, bet gan kā no tās piedzimstam. Grieķu mitoloģijā nav nekādu ziņu par masveidu atgriešanos no Aīda. Ir tikai nemitoloģiska rakstura ziņas par Eleusīnas mistēriju. Eleusīnas mistērijas ir kā šķīstītā tā svētlaimīgo sala paradīze, uz kur aizsūtīja valdību kronu. Respektīvi, atgriezties no Aīdas spēj tikai īpaši izraudzītie varoņi, kas viņiem ir jādara, lai tiktu atpakaļ objektīvo attiecību pasaulē. Pirmkārt, viņiem jāupurē Dievam, bet tikpat labi varētu teikt Dieviem. Šajā gadījumā Aīdam. Tā ir savdabīga sevis krustā sišana, ziņas par to mums sniedz arī Kristus kā upuru nāves piedzimšana mūžīgai dzīvošanai. Otrkārt, tā ir pateikšanās Aīdam un visām mātēm un jebiem objektiem, kuri tās aizvieto un atrodas priekšā Aīdam. Tātad, kas to kā pa zemi aizklāja un nomaskē. Un treškārt, tā ir piedošana tiem, kas atņēma un lika zaudēt. Piedot saviem pārdarītājiem un vajātājiem. Attīstība dabā notiek kaut kam jaunākam, atraujoties no kaut kā vecāka un attīstības rezultātā radušās robežas. Uz jebkuru atdalīšanos sistēmas reaģē kā uz zaudējumu, pārdzīvo to, nevis nosvien kā uzvaru, bet bēdājas kā par zaudējumu. Šajā bēdāšanās laikā ir jau kā jaunas robežas jaunām struktūrām, tomēr tās nav stabilas. Tās prasa glābējus un tās prasa arī atpakaļ attīstību, ja jau izaugšana ir tik sāpīga. Ja padomā, olšūna, kas šodien tikus apaugļot un kas vēl ir tikai viena šūna, būs spiesta miljardiem reižu var mainīt robežas, kamēr indivīds, kas šodien tikai viena šūna, izaugs. Visā šajā procesā būs jānodrošina, lai augošais indivīds neaizkavētos Aīdā ilgāk par nepieciešamo, jo tur izaugsme nenotiek, tur notiek tikai zaudējuma pārstrādāšana. To ir rakstījis cilvēks, kas es pieņemu nesaprot neko no astroloģijas, bet viss šis ir par skorpionu, un par skorpionu zīmes pārēju uz strēlnieku. Tad, kā jau teicu, medicīniskajā astroloģijā ar strēlnieku zīmi sākās ieņemšana, un ar skorpionu zīmi beidzās, bet arī starp viņām ir robeža. Arī starp viņām ir zona, kur no skorpionu zīmes dvēselē no nāves jāpaceļās uz augšu. Jānonāk atkal tajā piedzimšanas ciklā, un tur tikai varoņi. Tā kā, pēc šādu te Aīda raksturojuma, nav nekādu šaubu, ka Aīds ir 8. mājas un skorpionu zīmes pārvaldnieks. Par to, vai tā ir tieši planēta Plutons, vēl varbūt pastrīdēties. Bet kāpēc man arī likās svarīgi šie mitoloģiskie tēvi? Tāpēc, ka astropsiholoģija kā tāda principā strādā ar arhetikiem. Ar to, ka katra planēta, kura mums ir arhetips, kas mūsos darbojās. Psiholoģiskais tēvs, mūsu iekšējā loma teātrī. 10 arhetipi, kuriem mēs dzīvojam, kuriem mēs spēlējam savu iekšējo drāmu, komēdiju un visas pārējās dzīves teātrus. Un ja mēs pazīstam viņus, ja mēs saprotam, kāda ir viņa būtība pašā pamatā un kādu filtru viņi paņem izējot cauri zodiakam, tad ir viegli dzīvot, viegli strādāt, viegli šo teātru saprast un vadīt. Tā. Turpinot mazliet tēmu par kvadrātiem starp mājām un zīmēm un pamazām pārceļoties uz sinastiju, tā būtiskāko tēmu, jā. Neapšaubām ļoti svarīga attiecību sastāvdaļa ir seksuālās attiecības. Un, ja mēs zinot atkal, ka lielākais, būtiskākais enerģijas avots kādās jomā, lai viņu dabūtu ir kvadrāts, tad 8. mājas kvadrāti mums ir uz kurieni? Uz 5. un 11. Tātad sākotnēji seksuālajās attiecībās personība un brīvība traucē baudīt.
seksuālo attiecību. Nu, tagad kvadrāts vispirms ir dinamika, kvadrāts ir vispirms traucējošais. Lai seks nebūtu tikai spēka atdošana un enerģijas tērēšana, vai no tā, vai no šī te seksuālajām attiecībām un seksuālās kopības pārim būtu arī enerģētika, tad ir jāizaug līdz tam, kad ir iemīlēšanās, ir personības, ir draudzība, ir brīvība attiecībās. No šīs 5. 11. mājas tēmas. Lielāko daļu šos te, teiksim, teorētiskā pamatojuma par Marsu un Venēru un par sinastrijām. Protams, kad individuālajās kartēs skatoties, ne jau vienmēr Mars un Venēra vispār ir attiecību pie vadošās planētas, bet viņi ir un paliek pamat pārvaldnieki. Tas, ka mums attiecības ļoti bieži pēc tam izaug līdz Jupiteram un Saturnam, līdz izaugsmei un līdz ierobežojumiem un atbildībai un mēnesis, protams, tur ļoti piedalās kā tie sadzīves jautājumu risinātājs. Pamatā mēs tomēr paliekam pie tā, ka attiecības, ne tikai attiecības, kuras ir ar citiem, ar partneri konkrēto, bet vispār ar citiem cilvēkiem, izstāstas par 1. un 7. māju. Tas ir pats pamats tam, kad tas, ko mēs redzam šeit, 7. mājā, tas, ko mēs saņemam kādu partneri, viņš jau ir tikai atspoguļojums tam, kādu mēs esam. No kurienes nāk mūsu ascendents. Un Mars kā simboliskais pārvaldnieks un Venēra kā simboliskā pārvaldnieks, viņus taču neviens nav atcēlis. Tāpēc visas attiecības, kuras mēs risinām ar citiem cilvēkiem, vienkārši partneris ir tuvāk. Ja mēs saliekam apkārt sev baltas lapas A4, tad tur apkārt daudz cilvēku, bet kad tā baltā lapa pienāk pat šeit, viņi man aizņem 2 trešdaļas no redzeslauka, un tas ir mans partneris. Ja viņš man katru dienu vistuvāk rāda, kāds es esmu. Tā kā caur partnerību, caur to cilvēku, kurš ir mums blakus, mēs jau vislabāk mācamies sevi. Par Marsu un Venēru runājot. Marsa eksaltācija, tad tā, viņa augstākā pakāpe, līdz kurai viņam ir jāizaug, ir mežāziskā. Mars izaug tad, kad viņš sevi ierobežo, kad viņš saspringst, kad viņš kļūst prognozējams, saprātīgs, pacietīgs, mērķtiecīgs. Savukārt Venērai gluži otrādi. Eksaltācija zivīs, Venērai ir jāmācās atslābt, ļauties. Tikai šajā gadījumā starp Marsu un Venēru ir sekstils. Par attiecību veidošanos kā tādu. Varbūt par šo pašu. Vai par šo pašu? Tas ir mazliet, ko es pirmie teicu, kad kad ir aspekts starp planētām tāds, kāds ir starp viņiem būtiskajiem stāvokļiem, tad katru reizi, kad mums ir kaut kur darīšana ar šiem, teiksim, Marsa un Venēras sekstiliem, sāksim to, ka personīgajā kartē, ja savā personīgajā kartē ir Marsa un Venēras sekstils, tad viņi vienmēr mazliet uzbīsies tā, kā Marsa būtu mežāzija un Venēra zivīs. Viņi atkārto šo savu eksaltēto stāvokli. Arī sekstils ir otrādi. Venēra ir mežāzija un Mars ir zivīs. Bet tā ir recepcija. Tas ir pats par sevi viņš strādā. Mēs jau pirmīt runājām par to, ka šī spēcīgā pozīcija, tas ir liels uzdevums. Tev ir kaut kas ar viņu jādara, ja viņš tāds ir. Kas? Kas un kaut kur? Tad tas, kāpēc? Mans uzstādījums būtu par to, ka, piemēram, kaut vai starp to pašu Merkuru un Jupiteru natālajā kartē ir opozīcija, ka viņi atkārto to pārvaldījumu opozīciju. Un
tā ir spēcīga pozīcija, lai kurā zīmē viņa atrastos. Viņš piedod papildus spēku tām planētām. Uzliek papildus pienākumus, ja mēs no otras puses paskatāmies. Tāpat arī starp Marsu un Venēru. Ja ir sekstils, tad ir šitāds. Starp Marsu un Venēru kvadrāts, viņi nepazīst viņu tādu. Izņemot, teiksim, mainīgās pozīcijās. Ziniet, kad ir kvadrāts starp Marsu un Venēru? Kad Mars ir eksaltācijā un Venēra pārvaldījumā. Venēra ir mājās, Mars ir kurš? Visi tur tiek labi. Viņi nav līdzsvarotās pozīcijās, tāpēc, ka viens ir savādākā situācijā vispār. Un arī trigons, viņiem nav īsti pamatots. Bet, ja man ir Latvijas ar klientu Mars, tu iedās pateikšu versiju trigonā ar Venēru. Jaunavā vai mežā. Tur kā liekas baigi labais, ne? Jā, tur ir baigi. Bet tur ir recepcija atkal. Pēc Tur tieši tas pats. Vienpusējā, gan no eksaltācijas, gan no pārvaldības. Jā, tur tieši tas pats tā pati, teiksim, kad Mars ir eksaltācijā un Venēra ir pārvaldījumā. Atkal viņiem nelīdzīgās pozīcijās. Jā, bet es vēl, ko tas nozīmē, ka ir, ka viņi neredz tos uzdevumus, kas ir jāpilda. Bet pārāk vieglprātīgi izturēt. Nē, tas drīzāk ir tas, ka tas neatkarīgi no tā, kādā zīmē tas notiek, viņš notiek nelīdzīgās pozīcijās. Ja ir trigons, tad kartēs ar Marsu un Venēru, neatkarīgi no tā, kurās zīmēs, tad viens no viņiem būs zaudētājs, viņi cīnās. Viņi nav vienā pozīcijā. Viens ir mājās, otrs ir baznīcā, vai vēl kaut kādā augstā sastāvā, koku galotņos kaut kas, jā. Viņiem nav īsti gandrīz par ko sarunāties. Bet tas nozīmē arī to, ka viņi ilgi, kā saka, vada vai vēl, tas vairāk kādā situācija. Droši vien. Nemotīvi. Droši vien. Tad ir jāsaprot, kurš tad ir tas vājākais posms tajās attiecībās, kurš teiksim, Mars vai Venēra un jāstiprina viņš. Un, protams, joprojām spēlēk opozīcijas kā uzdevums. Lai dabūtu to līdzsvaru. Ja es saku ideālu līdzsvaru kartē, kur nekādās, mēs dabūjam tad, ja mums ir visām planētām pretīgi aizsardzības. Tad mums karti nekur vairs nekāžas. Tad mēs esam sasnieguši šito pilnību un varam doties prom no šeit. Par tiem pašiem līdzsvariem vēl runājot. Nevelti es to ascendentu faunu vidū ieliku tajās kartēs, ko es jums izdarīju, tas viduspunkts. Jo viņš notur līdzsvaru ar faunu un svariem starp visām zīmēm. Tad, tur ir viduspunkts. Tagad mazliet paskatāmies uz otru zīmi, kurās ir Mars un Venēras opozīcija. Šeit ir Vērsis ar Venēru. Šeit ir Skorpions ar Marsu. Pirmkārtām man teorija būtu par to, ka šī tipa attiecībās starp faunu un svariem iniciators ir Mars. Viņam ir jābūt tam, kurš uzsāk attiecības. Viņš ir tas, kurš vispār grib kaut ko. Ja attiecības uzsāk sieviete, viņas neizbēgam aizvelk uz šitējiem. Uz to, ka sieviete kaut ko grib, sieviete grib uzkrāt kaut kādas vērtības un beigu galā paskatoties uz eksaltējošo planētu mēnesi, viņu vienkārši grib būt māte, viņi to vīrieti izsūc. Jo šeit enerģija grib uz leju. Tīri pēc fizikas. Viņi grib uz leju. Un kas notiek ar vīrieti, kurš ir nolikts šajā pozīcijā? Pirmkārt, vīrietim šeit ir jābūt ļoti spēcīgam, lai no viņa būtu daudz ko paņemt. Bet novērtēts tas, šitā Venēra, šitā ir vērtētāja, šitai ir saturs eksaltējošai, šitā ir uzkrājošā Venēra, viņai ir vērtēšana diezgan vājas attiecības. Vīrietim ir svarīgi, kad viņu novērtē. Viņš baro labo, viņš laiku enerģiju leju, viņš dod naudu, viņš dod bērnus, viņš dod enerģiju. Tā kā viņš kādu laiku tiek izsūts, tad viņam sāk tikai rūp. Vai arī, tā kā enerģijas aprit ir liela, viņam tas enerģijas kļūst ar vienu vairāk.
Bet pēšu zīmju arī iedodaši, ka cik pagrabs pilns māja pilna līdz jumtam, kur te vēl. Tā ir par brīvību. Un tad viņš var tiekties uz brīvību, tad viņš izraujās no šitā laukā. Vai otrs skorpioniskais, viņš apzināti iet uz nāvi. Viņš sāk dzert, viņš sāk lietot narkotikas, viņš sāk kaut kura mašīnā traki braukt. Arī sievas. Nu, arī varbarbīgi nodarbojās, jā, arī sievas. Tā kā līdzsvarotās, ja mēs runājam atkal par to pašu līdzsvaru, līdzsvarotās jau var būt tikai šitā tīpa attiecības. Starp vīrieti un sievieti. Jo šitās ir starp mēnesi un brīvību, starp māti un to, kurš mēģina izlausties brīvībā. Tad te urāns kā eksaltācija. Vai satūras, nu kā urāns brauc. Un, protams, ka jau smagāk, tad tas vējs paliek, jo vairāk viņš gribas vēl uz leju. Paliek vertikālāks. Ja mēs vispār spēlējamies tādām lietām kā zodieka priešu. Es gribu drusku vairāk parunāt par šitām attiecībām. Starp Marsu inicijējošo un Venēru atspoguļojošo. Šeit Marsam ir ārkārtīgi daudz spēka. Viņš ir tikko piedzimis, viņam ir viss spēks, viņš ir Ares, tas, kurš ir ārkārtīgi jaudīgs, bet ne parādīgs. Principā tālākais teksts mazliet būs tāds, pa dzimumiem sadalāms, bet tā kā tu kādā brīdī teorētiski vajadzētu taisīt tavas cietas sievietēm un kādā brīdī vīriešiem. Bet es pieņemšu, ka mēs šeit visi esam astrologi. Gandrīz tā kā bezdzimuma būtnes. Tas tā kā man kādreiz darbā, ka mums vajadzēja kaut kur galvu pārnesis, mēs tur meklējām vīrieši, un tad viens puisis teica, es tas starp citu kā speciālists esmu, nevis kā vīrietis. Tā mēs arī, mēs tā kā speciālisti, kā vīrieši esam. Kā personības, kā astrologi, ne vīrieši, ne sievietes. Tad veidojoties attiecībām, vēlreiz saku, manuprāt, pareizā enerģētika, vai mēs runājam vispār par vīriešu un sievietes attiecībām, ir starp Marsu, kurš sāk, starp augnisko Marsu un svaru Venēru, svaru dievieti. Vīrietis iet ar savu piedāvājumu. Kāds no viņam tas piedāvājums ir, ko viņš uzskata par savu galveno spēku, tas būs atkarīgs no tā, kurā zīmē viņam ir Mars. Tagad mēs varam iziet cauri visām zīmēm, un es gribu šajā brīdī, lai jūs arī iesaistaties. Un saucam, piemēram, Marsam Aunam. Kāda ir viņa bonus pakete, ar kuru viņš iet ar piedāvājumu, ja sievietē? Kas ir viņa spēks? Es esmu šeit, es esmu klāt. Ar spēku, jā, ar izlēmību, ar drosmi, ar iniciatīvu, ar to, ka viņš vispār kaut ko grib. Jēzus, mums ir pilns ar vīrieši, es negribam ko vairs. Kas tas bija? Jā. Tad viņš pēc savas būtības šitā tipu attiecībām ir ideālais Mars. Viņš ir savās mājās, viņš ir savā uzstādījumā. Un te mēs nonākam otrā galā. Tagad tas Mars, viņam ir piedāvājums, viņš meklē, kam viņu izteikt. Pieņemsim, viņš iet lielā spoguļu veikalā. Nu, Venētaši mums ir spoguļus, ne? Viņš iet spoguļu veikalā, tur ir ļoti daudz spoguļu. Jauni, veci, moderni, dizainisti, ar zeltiem un retro un tādi un šitādi. Nu, kādas mēs sievietes esam? Kas notiek? Pieņemot, ka viņam ir pietiekami daudz drosmes vispār tajā veiklā normāli ieiet un izvēlēties. Pirmkārtām, vīrieši labojiet, man ir taisnība. Viņiem ir svarīgi, lai šis spogulis atbilst viņu priekšstatam par to, kādam spogulim smukam ir jābūt. Tad visticamāk tam, kādā zīmē būs viņu zīmē, viņu parteri Venēra. Kāda tipa sievietes, kāda tipa spogulis viņam patiks. Noskal, vai tas tur ļoti modernais, vai tas tāds mazliet varbūt pelēcīgais, vai tas ļoti dziļais, kas no kurām viņam patīk.
sevi, viņai ir jāatbilst tam, kāda tika Venēra viņa ir. Viņai ir jāpazīst sevi, viņai ir jāmīl sevi. Viņai ir jāpatīk uz sevi spogulī skatīties. Sāksim ar to. Otrām kārtām, viņas uzdevums, jo uz viņu jau vispār ir viss lielais smagums par attiecībām. Viņas uzdevums ir iemācīties ieraudzīt to vīrieti, foršu veci, savās acīs, savā spogulī un noturēt to attēlu. Jo tas ir darbs. Es varētu citēt Irēnu, mīlestība nav jūtas, mīlestība ir darbs. Tā kā sievietei ir lielākā atbildība par visu. Un Marsam, kurš šeit šo savu enerģiju tā kā palaiž, viņam ir ļoti svarīgi, lai viņš kaut kur atdurās. Lai viņš redz, ka tas, ko viņš ir palaidis, tas, ko viņš piedāvā, ir tā vērts svarteksts. Un sieviete ir jābūt vēl tik gudrai, lai tajā brīdī, kad tas vīrietis viņā skatās arī mēnešiem un gadiem, lai viņš vienmēr neredz, ka viņš ir baigi foršais vecis. Vai viņam ir motivācija iet un palikt vēl foršākam. Savādāk daži ir baigi foršais esmu, apsēžās uz dīvaini un sēž. Baigi foršais esmu. Nē, sievietei ir jābūt tik gudrai, lai viņa mācētu savu vīrieti iedvesmot ar vien jauniem varoņiem. Tas ir vīrietim jāsaprot, ka viņš tāds, kāds viņš ir šodien, viņš Venērai nebūs tieši tāds pats labs pēc gada un 5 un 10, ja viņš neko nedarīs. Sievieti vajag vajag dzīvot uz to sajūsmu. Foršs vecis tā. Bet viņai jau tomēr vajag tos parodētus atkārtotību brīdim. Kaut ko jaunu sasniegt, kaut ko jaunu iekarot, vai viņai atkal iemiedzās acis, atkal viņš ir tas beigais vecis. Sieviete, kura nedzīvo kopā ar baigi foršo veci, paliek bēdīgi. Ja viņa savā spogulī redz, tādu nevisai veci. Tad jau arī pašai vairs negribās uz sevi skatīties. Sievietes mācieties dievināt, mīlēt un novērtēt savus vīrietis. Viņam labs uzlaimīgi, ja jūs to vērtu. Tad rēķinieties ar to, ka tas ir darbs. Rēķinieties ar to, kad ir viens, ka mums ir PMS un visi mūsu pašas ieskatīt. Principā, pa lielām, tomēr ir jābūt no lielajiem attēlām. Tas vīrietis, kas man ir blakus, ir tā vērts, lai viņš būtu blakus. Man patīk viņa piedāvājums, un es drusku ignorēju to, kas viņam pietrūkst. Jo svaru Venēra, kas ir pretītē Marsa un Marsam, viņa jau ir vienkāršākā. Viņa atspoguļo tieši to, ko viņai rāda. Viņa arī ir savā eksāltācijā. Viņa ir perfektais spogulis. Viņa rāda to, kas tur ir. Vērša Marsam bonus paketi. Ar ko viņš iet pie sievietēm? Ar darbu, ar stabilitāti, ar dāvanām, ar lielu māju, jā. Vēl? Drošība un stabilitāte, jā. Kura tipa vai kurus tipiņu sievietes novērtē drošību un stabilitāti un mieru? Zeme un ūdens. Normāli sekstils un trigons. Zodieka iekšējā loģika. Viņa Mars. Traktors, nekad viņa Mars uzreiz trauc. Ar matloniem gribās, ka nav mums Pirmām kārtām sāksim ar to, ka viņa Mars, visticamāk, viņam būs ļoti grūti izvēlēties vienu spoguli, jo vēl jau visi nav redzēti. Visos vēl neesmu ieskatījies, ar visiem vēl neesmu parunājies. Līdz ar to, protams, viņš kā mutaplais Mars. Viņam būs grūti vienai sievietei tikai visu laiku skatīties acīs. vienā visu.
Un vienā visu nevar atrast, to viņš arī zina. Viņš ir labi informēts Mars. Sieviešu tik daudz, es viens. Forši. Toties viņš ir ļoti draudzīgs, viņš ir gatavs sarunāties. Ar viņu ir interesanti. Un kura tipa Venēra tas uzrunā? Gaisa un ugunerīts. Sekstilī un trigoni atkal. Un, protams, mīļās opozīcijas. Jo visoptimālākā, ja viņa ir tā Venēra, kura strelniekā viņa aicinās uz attīstību, uz to, ka viņš paliek gudrāks. Čak tu daudz zini, bet ja tu vēl to visu kādam citam sāku stāstīt, tad visām cenas nebūtu. Vēža Mars. Viņš jau visu laiku kaušos. Sentimentāli. Jā, man neapšaubām ģimeniskums vispirms. Jā, man viņa pārādu uztaisīt, viņš tūpējās no ģimene. Viņš emocionāli sapratīs un atbalstīs. Uzklausīt, no. Jā. Ēst, dos. Neiepēc naudu, bet pabaros. Protams, tur atkal Vēža Marsu ir zināmas īpatnības. Tīri no prakses, pirmkārtām vīriešiem, kuriem ir Mars Vēzī, viņiem būs tāda bonus pakete, kā no kādas ģimenes viņš ir nācis. Tā ir tradīcija. Kādas attiecības bija viņa ģimenē, kādas bija viņa vecāku attiecības, kādas bija, teiksim, dzimtas attiecības, tāds viņš būs ģimenē. Tāpēc es arī sievietēm, kam ir Mars Vēzī, saku, skatieties, tad, kad iepazīstieties ar vīrieti, skatieties, no kādas ģimenes viņš ir. Ja viņam vecākiem ir labas attiecības, tad viņš arī būs labs vīrietis. Ja tā nav visai, tad arī no šīta ģimenes, kas lagā nebūs. Ja sievietei Mars ir Vēzī, jo tas jau ir tas vīrietis, kura bonus pakets viņu vērtē. Tad kamēr mēs runājam par šīm bonus paketēm, nodalām to, ka viens ir kas vīrietim ir kā ar viņa Marsu, bet sievietes kartē tas Mars ir tas, kādu bonus paketi viņa gaida no savu vīrieša. Nu, kāda tipa vīrietis viņai ir vajadzīgs? Ko viņa gaida, jā? Kāda tipa enerģiju? Un, ja viņai ir Mars Vēzī, lai viņa pirmais, ko viņa izdara, paprasti kā pie vecākiem mājās. Tas ir vienkārši. Un, ja viņš ar vecākiem nerunā, vecāki 100 gadus štīrušies, tad nevajag viņai tur vīrieti. Cik viņš tur justos ģimenes, viņš nemāk. Viņš gribētu, bet viņš nemāk. Jo viņš atspūļo savu ģimeni. Līva. Nu? Bet nevar iemācīt, jo tas ir darbs. Var iemācīt, bet tas ir tad reģina pretī ir mežāžu Venēra. No ar dresūru. Ādas zābaciņi, pārtaciņa. Bet saprot, viņi tur ir mainītās lomās, principā. Viņš strādā, bet vai viņos tajās attiecībās jutīsies labi? Jo būtiskais jau, principā, sievietē, kas būtu jāizdara, tas būtu to Vēža Marsu jāizaudzina līdz mežāžu Marsam. Nu, līdz lai opozīcijai jāuzceļ viņš. Vai viņa ar diktatūru to izdarīs? Viņš ir jāceļ no apakšas, jo viņai ir jānonāk pretī, viņai tajā Vēža Venēras pozīcijā ir jānonāk. Un viņai ir jākļūst par to, par kuru viņš rūpējās. Parasti nav šitā tipa attiecībās, tas tā ļoti reti notiek. Ļoti no tie jāsprādās. Bet tās vēl par tam ir kardināls attiecības. Tās turklāt ir kardināls attiecības, jā. Praktiski neiespējas. Jā. Progresam no robežas. Nē, tas, ko, protams, šito opozīciju, tas, ko es teicu, vislielāko jaudu viņi iegūst tad, ja viņi iziet caur kvadrātiem. Bet viņi jau var arī caur sekstiliem uztaisīt. Caur skolu, caur iemīlēšanos un uz šeieni. Tikai tad, ja sekstili, viņi visu laiku prasa darboties. Viņi prasa visu laiku likt iekšā.
Ja tie ir kvadrāti, viņi strādā neatkarīgi. Caur kodiem. Nav obligāti. Tas ir tas, ko es pirmīgi stāstīju par to, ka cilvēkam ir jāiznājas no savas ģimenes, lai viņš attīstītos. Caur laušanu. Caur kvadrātu, jā, caur laušanu, caur attiecību laušanu ar savu ģimeni. Varat izdarīt arī caur seksuāliem, tikai tad, kad tā pašam enerģijas laiku jāuzskina. Tas ir pašam visu laiku jādara, ja tā ir jāstrādā. Kvadrāts tev neļaus atslāt. Laugas Mars. Fiksētais. Uguns. Viņš jau atskriet, viņam pievērš. Abrīnojiet mani. Kāda ir viņa bonusa pakete? Viņš pats ir galva, viņš pats ir viss, viņš ir bonusa pakete. Principā, jā. Visus vīriešus vajag slavēt. Bišķities te novērtēt, baigi foršais vecas. Tad laugas, džekus vajag slavēt 10 reizes vairāk. Jā. Turklāt, ja pārējos vēl drīz papratizēt, mazliet tā kā izaicināt. Laugas Mars to pārējos. Jo lauvai kvadrāts ir uz Skorpionu. Atrausies pa ausi. Var atraukties pa ausi. Daudz skaitinās laugu, nerauc pa laugu aizūsnā. Bet, protams, jā, ja kuram vīrietim, kuram Mars ir lauvā vai Mars piektajā mājā, slavēt un slavēt. Bet viņam te ir jāizaug līdz ūdensvīru laukām, Marsam. Līdz tam, ka visi ir personības. Viņam jāiemācās draudzēties, jāiemācās brīvību. Jaunās Mars. Amata meistars. Jā, vīrietis praktiskais. Vienā teikumā es teiktu, ka viņa bonus pakete ir palīgs. Lieciet viņam palīdzēt. Viņš būs gatavs palīdzēt. Vairāk gribēt pakalpot. Palīdzēt. Sastā māja jaunā palīdzēt. Būt noderīgi. Tā var ar viņu iepazīties. Jā, tie ir visi santehniķi, elektriķi, visi pārējie. Kuriem sēstos uz 8. māju, kuriem ir pilns seks filmas. Santehniķis atnāc. Tā kā vajag tie vīrieši, kuriem gribā. Piestūvēs lapiņi, viņi vispārējo vēl sakārtos. I paketi nomainīsi, laukais nomainīsi. Nekļūst, protams. Tā kā, jā, tas ir vīrietis palīgs. Viņa stiprā puse ir tas, ka viņš ir praktisks, darbīgs, diezgan kārtīgs. Un teorētiskā iespēja viņam ir izaugt līdz zivs Marsam, tam, kurš arī burvīgi saprot otru pusi. Un māk arī nedarīt. Neskriet vienmēr. Atslāp. Jā, māk atslāpt beigu galā. Pilnīgi pareizi. Tagad Mars ir nonācis tajā otrā galā. Svaru zīmē. Ko nu? Kāda ir svaru zīmes Marsa bonusa pakete? Māks taist runāt. Ir atsaucīgs attiecībām. Diemžēl. Viņš jau nesoka viņš vienai. Te jau arī sievieti tik daudz, piedāvājumu tik daudz un izvērtēt šos piedāvājumus. Princips, ko Mars nemāk vispār, tas ir izvērtēt piedāvājumus. Viņš sēž un gaida, kad viņam kaut ko piedāvās. Atkal atgriežamies pie svaru tēmas, ka svaros jau nav kustības, kamēr viņš nesustina.
Tāpēc, diemžēl, arī ar Marsiem lielākoties. Viņi gaida, kad viņiem izdarīs piedāvājumu par attiecībām. Tā kā, ja viņi tajā veikalā ieies, tad viņi gaidīs, kas pulkuri nāks pie viņiem. Nāks jau arī, jo viņš jau smuks. Viņš jau smuks, viņu viegli ieraudzīt smuku savās acīs. Un enerģija jau viņā ir, tikai viņš ir jākustina. Un sievietē ir jāsaprot, ka arī šāds vīrietis, šī svaru Marsa tipu vīrietis, viņš arī ir vīrišķīgs, tikai viņš ir jākomandē. Viņam ir jāstāv, tev ir jādara tas, un šitais, un viņš darīs. Tikmēr, kamēr atnāks kāda labāka piedāvājuma. Optimistiski. Tu tur viņu audzēji kā puķi kopi. Kā man viena draudzene teica, tāds, mežvīteņa vīriešu tips, viņš aptinās un sēsa žogu un skaisti iet. Ļēgi no viņa tā, dekoratīvais vīrietis. Jā, jo viņš jau varbūt arī diplomāts vai jurists vai vēl kaut kas no svaru profesijā, kurā viņš sevi ir realizējis. Viņš tāds, prezentātājs parādīja visiem, kāds man foršs skaistas vīrietis. Kā jūs teicu, viņam ir viegli redzēt foršu. Viegli. Atslēgas vārds ir viegli redzēt foršu. Parasti labi nejūtas. Arī. Ar iedzību gaumas un harmonijas sajūtu. Tā kā ir arī savu bonus paketi Marsam svaros. Interesants sadaļa Mars Skorpionā. Vai žils? Spēcīgs, jā, droši vien vīrišķīgs. Arī strādā kā. Nē, tas ir vīrišķīgā Marsa. No Marsa vīriešā un Marsa. Strādā kapos. Tas ir tā kā tajā anekdotē, kas strādā zem manis ir daudz cilvēku. Tas ir, es ļauju zālīt kapos. Tā, protams. Vispār sēru biznesa Skorpionā. Jā. Bet es vairāk par to, ko viņš var ienest attiecībās. Veselību. Pagād kādu paketēšu nāca tev. Jā, tas ir jautājums. Vīrišķīgs, enerģētisks, seksuāls droši vien. Seksuāls, jā. Veiku galā. Mums jau tā kā tiek piesvērts. Noslēgumāins, jā, tāds magnētisks. Ļoti intensīvs tās emocijas. Sliktas džeks. Glābējs. Arī trīs glābējs. Glābējs. Ja neļauj glābties, tāpat izglābs. Jā. Viņi ļoti bieži ir tādās klasiski vīrišķīgajās profesijās, tur policijās un apsardzēs un armijās, visādās misijās projām. Ne, armijā Mars mežādi. Tie, kas brauc misijās uz karu zonām, tur ir pārsvarā skorpionskajiem, vai Mars 8. vai Mars Skorpionā. Mars mežādi ir, protams, klasiska armija, bet tie, ne jau visi viņi brauc uz misijām. Uz misijām varat uzpasāt tie, kam vajag adrenalīnu, tie, kam pārdzīvot. 5 planētas 8. mājās. Viņš NATO spēkās šancē. Cits jautājums, protams, ir par tās enerģijas atdošanu. Tā ir fiksētā zīme. Par to, ka tas viss viņā ir, bet ko viņš no tā ir gatavs atdot. Vai ne? Tad viņš ir gatavs. Jā, cik viņš ir gatavs ieguldīt. Jo ideja jau ir par to, ka Mars atdod. Mars inicē pūš enerģiju iekšā attiecībās. Skorpioniskais Mars ļoti bieži nav gatavs neko atdot. Nu, tur jau kaut te nav. Jā? Nav. Jā.
ieinteresētajiem raksturīgi, ka viņiem vairāk jau gribās enerģiju pieturēt. Un tāpēc viņš, teiksim, tajā veikalā droši vien, ja viņš vispār ieies, tad Viņš tāds spoguli arī sasist. Ja nepatīk saltās, sasitīs. Droši vien. Mēs arī zvenērām māmas. Vairs strēlniekā. Dzīves priecīgs. Jā, aizrautīgs. Dzīves svētki. Ar plašu redzes loku. Ar plašu vērienu. Optimistisks. Jā. Ar vieglumu. Arī. Nu, mutabā zīme, jā, protams, ar atsaucību. Viņš vienmēr ir gatavs visādām atrakcijām, izpriecām, izklaidēm. Tas cilvēks karnevāls. Un visticamāk ar labus auglības spēju veikalā, kas reizē nav atturīgi. Kādi trūkumi? Jā. Nav mutabā zīme, nepastāvīgums. Tas, ka arī tik daudz skaistu sieviešu viņi ir. Arī kaut kāds idealizēšana. Nu, tīcāk sevis. Viņš jau sevis runās kā baigi poršot. Viņam jau nemaz nav jāredz tajā attēlā. Viņš jau tāpat arī zina, ka viņš ir tāds tēmas. Tas jau nav lauva, jā. Viņš netīstinās. Viņš to zina vienkārši. Jā, un ja brīnis vēl tā kā mēģina pārbaudīt, ka citos, nu, cita attēla arī vajag poršot, tas strādājums jau zina, ka visos attēlos viņš labi izskatīsies. Tas nozīmē, ka viņš ir borčis tāds, nu, Neizvēlīgs? Jā. Nē. To gan es tā kā negribu teikt, bet viņš ir pašpārliecināts. Viņš ir zeva pārstāvis. Viņš ir zeva māja, zeva zīmē. Viņš ir valdnieka zīmē piedzimis. Viņš ir līderis. Tas nozīmē arī tas, varbūt, ka to viņš uzsāka, tas arī ir veiksmīgi, jo Mars ir kustības sākums. Droši vien, jā, viņam ir veiksme. Jā, ka tieši viņš uzsāka to, viņš zina, kur būs tā veiksme. Droši vien, viņš ir veiksmīgs, tas arī ir labi piesaist visu kaut ko. Mars nežāstīja. Labi, bet kādam viņam ir jākļūst? Viņam pat bijis, ko? Jā, tas ir, kad viņš informācijas sāk laist caur. Jā, ka viņš viņai vairs nepiešķir jēgu, ka viņš vienkārši māk sarunāties arī par vienkāršām lietām, jo ar ko Mars, teiksim, mēdz aizrauties, viņš pauž savu viedokli, nepārtraukti. Viņš mēdz arī to, tā kā uzbāzt to savu viedokli, jo tas ir, viņa viedoklis ir pats svarīgākais. Viņam ir jāvar sarunāties kā līdzīgam un līdzīgi, jāvar sarunāties arī par laiku vai par puķiem vai par vienkāršām lietām. Tā kā nolaisties līdz dzīvu līmenim, līdz vienkāršajiem informācijas līmenim. No ideāla līdz kaimiņam, līdz brālim un draugam. Mežāds, burvīga, eksaltējoša Marsa zīme. Nav to vairāk atšķirt. Grūti, vai ne? Atbildīgs, nepriecīgs. Pacietīgs. Jā. Nu, viss mežāžu īpašības, jā. Visu likumīgi kā Jā, kas no tā ir derības attiecībām? Jo šajā, teiksim, te opozīcijā no A un svariem mežās ir kvadrātā, ja mēs atceramies. Tad priekš Marsa paša atrašanās mežāžu zīmē, protams, ir ārkārtīgi liels sasniegums. Viņš ir izaudzis līdz labākajiem savam statusam. Bet vai tas palīdz attiecībām?
sākotnējā posmā iespējams, ka viņi izsver. Tāpēc, kā vai viņa enerģija, kura viņam ir šī pacietīgā, mērķtiecīgā, vai viņa ies uz attiecībām, visticamāk, viņa ies uz mērķiem. Sociālos lakus. Nu, arī, jā. Un otrs, ka viņš neuzskata par atbildi. Tā viņa pacietība attiecībās viņam var bargi atspēlēties, ka viņš kā uzdomā vienu sievieti, viņš viņu vajā. Viņam vienalga, ka viņš viņu negrib. Viņš sakās pēc gada vai 5 vai 10. Es tevi sagaidīšu. Viņš arī sagaida, protams, jā, viņam grib ļoti. Bet dzīvīgi nolēt paiet. Tā kā jautājums, kas ir viņa mērķis un cik viņš ir sasniedzams. Tajā brīdī, kad viņa mērķis būs sieviete, viņa to noteikti pamanīs. Vai viņai tas patiks, tas ir cits jautājums. Viņam savukārt, redz, viņam grūti, viņam patiesībā ir nevis jāizauga, viņam jāregresē. Viņam jāiet uz Marsu vēzi. Viņam jākļūst ģimeniskam, jaukam, mīlošam, jāmācās rūpēties, nevis komandēt. Jo viņš jau mājās arī čadot komandas. Tajā brīdī, kad viņš ir vīrietis. Augšējās pussfēras zīmes šajā ziņā viņām ir grūtāk, viņām ir jāiet uz leju. Jo arī kur planēta viņi jau veidot uz priekšu. Un tas, cik planētai patiesībā ir lielas izaugsmes iespējas uz augšu veidot, jau ir atkarīgs no tām eksaltācijām. Saule jau uzreiz pirmajā zīmē eksaltē. Viņai jau vispār augt nozīmē krist atpakaļ. Jo viņai ir spēcīgākā pozīcija uzreiz pašā sākumā. Personīgi aug tikai atsakoties no sevis. Mēnesis arī uzreiz ir otrajā zīmē, jā. Tā kā tas ir jautājums, cik kurai planētai, kā viņai vispār ir jāaug, ko viņai nozīmē atšķirības. Un Venēra ir tā, kas pēdējā zīmē eksaltē. Tad viņi var izdaukt cauri visām zīmēm. Viņi vienmēr var tiekties vēl uz sevi. Cik kaut kādā laikā sātīja vecāk. Kaut kādā brīdī. Mars ūdens vīrā. Ar ko interesants? Zinošs. Draudzīgs. Draudzīgs. Gudrs. Interesants. Netradicionāls. Diemžēl bieži vien arī orientācijas ziņā. Bet zināšanas viņam ir tāds, tas, kas viņam interesē, ja viņam tas neinteresē, viņš to nezina. Protams. Viņš jau nav bijis, kas meklus skrien visos virzienos, viņš savās lūks viņu interesē. To, ko var izanalizēt, to, ko var salikt uz laukuņiem. Pēc savas būtības Mars ūdensvīrā, man liekas, labākā kvalitāte, ko viņš piedāvā, tas ir vīrietis draugs. Arī partnerattiecībās labākais, ko viņš ir piedāvāt, ir vīrietis draugs. Jautājums atkal kā fiksētajā zīmē, cik viņš ir gatavs atdot šo enerģiju. Jo Marsam ir jāatdod. Pēc savas būtības Marsam ir jāatdod. Viņam vienīgais norādi ir no viņa būt ārā. Viņam ir jābūt prom. Viss iet ārā. Saule ir noslēgts atlīdz. Mars iet ārā. Viņam ir jābūt prom. Fiksētajiem, kā jūs teicu, ir problēmas drusku šo. Tātad ūdensvīrā, pirmām kārtām ūdensvīra Marsa trūkums ir tas, ka viņš bieži vien arī šajā draudzības līmenī paliek. Otrkārt, tā kā Urāns mums ir kastrēts, kā mēs zinām tagad, bieži vien viņi ir aseksuāli.
vīriem, kad viņi uztraucās, ka viņam tur draudzēt nav un tā. Es teicu, piedod, viņš drāž smadzenes. Tas bija tā, drusku ekspromptā, bet šāda taisnība tajā ir. Ja runājam par to, ka teiksim, ar ko seks ir cilvēku Marsām kādā konkrētā zīmē, tad ar Marsa ūdens vīrā smadzenē. Tur viss notiek galvā. Un nav jau nekāda problēma mūsdienās internetā atrast seksu. Tiešām. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā tie marsi, kas ir aiz mežāža, ir vājāki. Jo viņi jau ir vairs, viņi jau ir sasnieguši augstāku, viņi jau krīt. Kā? Viņa Kolumbijā māsā. Jā, viņam ir jākļūst par personību. Par personību. Viņam ir jāmāk mīlēt, tas ir būtiskākais. Ūdensvīdu masam ir jāiemācās mīlēt. Dot mīlestību.
vairākas lietas, ko nodarboties gaisa zīmēs, kur likt to savu marsisko enerģiju. Bet tīri no tā, ka tas nebūs, kurš ir kā ir aseksuāli. nemaz netik ļoti, kā mēs te zinām. Kā? Mēs pirmajā daļā mēs pārstāvājām, kuram to tomēr bija, ka mīļākās gan bērni. Tā kā galīgi viņš neignorēja šo pasākumu. Viņam tikai nebija šo pastāvību attiecību. Bet ja viņam piedāvā bez nosacījumiem, tagad tūlīt ejam tur, nekā problēma. Tūlīt, jā. 7. māja vienīgi, viss vairāk. Jā. Un tātad atpakaļ pie Marsa zivīs. Marsa zivīs bonusa pakete. Par ko viņu mīlēt, par ko viņu vielināt? Par iejūtību, par līdzjušanu, par glābšanu, par mūžīgo pleci to, kur izraudāties. Jā. Un par bezgalīgu ticību sev. Tas kā ticība, tas ir, kā Viņš sākas? viņa kaut kas liels uzaugs kādreiz. Jā? Jā. Viņam jāiet uz jaunu. Viņam ir jāiet uz jaunu, viņam ir jākļūst pedantiskam, kārtīgam, rūpīgam, palīdzošam, nevis tikai vārdos, bet arī darbos. Jāmāk arī darīt, ne tikai runāt. Un šitās visas, ko mēs te izrunājam, tad sadalām uzreiz divās sadaļās. Viens ir tātad bonus pakete, ar kuru startē vīrietis, kuram Mars ir šajā zīmē. Un otra sadaļa, kuras īpašības vīriešos meklē sieviete, kurai Mars ir šajā zīmē. Kāda tipa vīrietis ir viņas ideālais vīrietis? Tad ideālais vīrietis ir tas, kurā zīmē ir sievietes Mars. Nu, ne tikai zīmē, tas ir sarežģītāk. Tur nāk mājas pāri un vēl, bet, tipāšs. Viņam jau nav obligāti jābūt šīs, ne jau, ja mēs atkal runājam par savienojumiem, ne jau, protams, sieviete, kurai Mars ir vēzī, meklēs uzreiz tieši vīrieti ar Mars vēzī, bet viņa novērtēs vīriešos ķimeniskumu, tādas labas tradīcijas, tur rūpīgumu, iejūtīgumu, emocionalitāti, respektīvi viņa meklēs šīs īpašības. Tās būs tās, kuras viņas acīs izskatās